Iespējams, daudzi nezina, ka es pats esmu arī bijis pacients, ne tikai ārsts, kas veic šīs lāzera korekcijas operācijas. Es uzskatu, tas dod man priekšrocības strādājot, kad es operēju ļoti labi, varu stādīties priekšā kādas sajūtas, kurā brīdī ir, un es spēju to pacientam izstāstīt. Man arī nevar piemānīt, jo es zinu, ka tā operācija nesāp. Mana operācija arī bija tāds interesants piedzīvojums, jo tā bija operācija diena, kurā es pats dienas sākuma cēlienā veicu operācijas, un tad operācija diena beigās man kolēģi izoperēja. Mana pieredze no šīs operācijas ir, kad nākamajā dienā, kad pārbaudīja redzi pacientiem, arī man pārbaudīja, es sapratu, par ko cilvēki priecājas pēc operācijas, jo cilvēki bija citi ar kādi, kas viņu pavadīja. Tie, kas ir izoperēti, viņi stāstīja, wow, es redzu tagad kokam visus zārus, es to redzu. Tie pārējie, kas atnāk līdzi, viņi tā klausījās. Es pēc tam arī sapratu, viņš visu dzīvi redzējis, viņam nekas tur interesants nav. Bet tie cilvēki, kas ir redzējuši vairāk tā kā miglā, un kad tu pēkšņi visu redzi asi skaidri, to spēj saprast tikai tas, kas to ir tā dzīvojis. Es joprojām priecājos un izbaudu to, un esmu pārliecināts, tas bija ļoti labs lēmums, jo es zinu, ka man agrāk, kad man bija brilles, man nenormāli kaitināja, kādreiz ziemā tu ienāc iekšā kaut kur viņas aizsvīst. It kā sīkumi ikdienišķie, viņi ir pazuduši, un es varu dzīvot, izbaudīt to dzīvu, ka man nav brilles kontaktlēts. Kontaktlēts vispār nevar ielikt acīs. Tā kā es varu droši ieteikt šo operāciju. Ne tikai kā ārsts, ka tas ir droši un tā tālāk, bet arī kā cilvēks, kas pats ir piedzīvojis un redzējis dzīvi pirms un dzīvi pēc.